Brīvība jau neeksistē, tas ir ilūzija paliela. Brīvība robežojas ar tavu atbildības spēju. Cik ir tava atbildība, tik ir tava brīvība. Un tava atbildība uzliek tev pienākumus un tiesības. Jā. Tā kā to arī viss sākās, beidzās. Un tāpēc, ja tu gribi būt cilvēks, tad tev jābūt pietiekami lielai atbildībai. Atbildība ir zināšanu bāze, no kuras tu veic savu rīcību. Tātad atbildība tas ir, ko tu zini, lai pareizi rīkotos šajā pasaulē. Un tātad izejot no tā, tu arī parādi, vai tu esi cilvēks, vai tu neesi cilvēks. Ja tev nav tās atbildes, ja tu nespēji rīkoties kā cilvēks, tad tu vari klaigāt, cik tu gribi, ka tu esi cilvēks. Sistēma tevi redzēs tikai kā kaut kādu sistēmas subjektu. Un viss. Un tā arī tas ir. Visam jābūt praktiskam, visam jābūt no dzīves neatrautam. Tagad, ja tu kaut ko nesaproti, tev kāds kaut ko skaidrot, saka, tu muļķis esi. Ja tev kaut ko mēģina kāds izskaidrot, tad tev liekas, ka viņš ir idiots, ka viņš tev mēģina kaut ko skaidrot. Tagad ne jau tu esi idiots, ka tu nesaproti, bet tas, kas tev skaidro, ir idiots priekš tā, kurš klausās un nesaprot. Tā tas vienmēr notiek dzīvē. Ja mēs kaut ko nesaprotam, tad muļķi ir tie otri, kuri nemāk mums izskaidrot tā, lai mēs sāktu.